šodien Eiropas komisijas sēde pieņēma vēsturisku lēmumu. Diemžēl šis lēmums nav tāds, kas izraisīs ļoti lielu sajūsmu, tāpēc vajadzētu paskaidrot varbūt viņu sīkāk. Tas ir lēmums par daļu no Ungārijas kohēzijas fonda līdzekļu iesaldēšanu 2013. gadā. Un priekšvēsture šim lēmumam ir sekojošā. Eiropas Savienība šobrīd pārdzīvo no savus vieglākos laikus. Ekonomiskā krīze, protams, rada liels draudus Eiropas Savienībai. Un viens no veidiem, kā cīnīties pret šo krīzi un kā attīstīt ekonomiku, ir, protams, cīņa ar valsts parādu un budžeta deficītu. Un visas valstīm ir vienojušās, ka ir noteikta procedūra, pēc kuras komisija izvērtē, vai valsts veids pasākums pret budžeta deficīta samazināšanu, vai šie pasākumi ir nepietiekami. Protams, pēc tam šie pasākumi tiek arī izstīti starp valstīm tiekoties. Un attiecībā uz Ungāriju komisija pirms kā apmēram mēneša pieņēma lēmumu, ka Ungārijas budžeta deficīta jautājumā ir jāpieņem virkne struktūra pasākumu, lai padarītu budžetu situācijā, kas atbilstu stabilitātei, makroekonomiskai stabilitātei. Tā kā šo lēmumu arī apstiprināja Eiropas Savienības dalību valstis, bet nekāda pasākuma netika veikti, tad komisijai nācās iet uz nākamo soli. Un tas tiešām ir vēsturisks lēmums, jo kohēzijas fonda līdzekļu iesaldēšana nekad nav bijusi, tādas lēmums nekad nav bijis pieņemts. Šodien komisija pieņēma lēmumu, ka apmēram 0,5 miljardi, tas ir apmēram 0,5% līdzekļu no Ungārijas iekšzemes koprodukta 2013. gadā tiek iesaldēti. Tas nenozīmē, ka visi kohēzijas fonda līdzekļi tiek iesaldēti. 1,2 miljardi, protams, paliek, kas ir pilnīgi normāli, un 0,5 var tikt izmantoti. Vai nu jau 2013. gadā, ja Ungārija veids pasākums, struktūrāls pasākums deficīta samazināšanai, vai arī nedaudz vēlāk. Vienīgais, protams, ka šie līdzekļi ir jāizmanto līdz 2015. gadām. Tātad komisijas lēmums ir pamatots uz dalību valstu vēlmi cīnīties ar parādu, un no otras puses šīs metode ir relatīvi, es teiktu, maiga, jo ar vienu pastāv iespēja, ka Ungārija var mainīt savu politiku un pieņemt attiecīgos lēmumus, un tādā veidā šāda iesaldēšana nemaz nebūs jāveic. Tā kā es domāju, ka visi šobrīd sāk lēnām saprast, ka viena no pamat problēmām, kas ir Eiropas Savienībā, ka mēs pārāk ilgi dzīvojam kopējos parādu. Un beigās kaut kad parāds ir jādod. Un, diemžēl tas ir šis laiks, kurā parāds tiek jādod, un tas nozīmē, ka taisīt jaunas parādus vairāk nevar.